So Tātad God created man Dievs radīja cilvēku, that he will live in lai human viņš being. dzīvotu viņā, He sent his son bet now, viņš sūtīja savu dēlu tagad, Jesus Christ. Jēzu Kristu, That means a savior. kas nozīmē glābēju. And Christ means is anointed. Kristus nozīmē svaidītāju. Prayed for Es myself. lūdzu pati par sevi. And I became free from all kind Es of kļuvu sickness. brīva no dažādu veidu I slimībām. used the authority of Jesus Es Christ. pielietoju Jēzus Kristus autoritāti. He is inside of me. Viņš ir manī. It's about patiesībā. his Tātad spirit. tas ir par viņa garu, That is making everything ka šis padara visu alive. dzīvu. Kā Jēzus teica, Man should not live only by cilvēks food and nedzīvo water, tikai no maizes un ūdens viena, but by Bet every word no katra vārda, that comes out from kas his nāk mouth. no Dieva mutes. Sveicināts pagrieziena punkts jaunajā epizodē. So greetings to the turning point, the brand new episode. Ar jums esmu es, Dagnija Freimane, šī te raidījuma vadītāja. It is me, Dagnija Freimane, the leader of this program. Un šodien man ir brīnišķīga viese šodien And? raidījumā, Today I have a wonderful guest with me, ar kuru mums būs aizraujošas sarunas. with whom together we will have an interesting conversations. Mēs runāsim par to, ko nozīmē būt kristietim. We will talk about what does it mean to be a Christian. Tāpēc paliec, So, šis būs interesanti. Stay together, Un, it will be something jā, interesting. es jūs and good. iepazīstinu ar And I Abeba greet you Russo. with Abeba. Sveicināta! And so greetings to you, Abeba. Thank you. It's honor that you are here. Ir gods, ka tu esi šeit. So, yeah, Tātad, I hope people watched our es ceru, previous ka episode cilvēki together with you. skatījās kopā ar tevi šo te iepriekšējo raidījumu. If you have not watched, Ja tu vēl neesi skatījies, it's about tas ir par how to receive and be able to forgive, to, kā saņemt, kā piedot, how God heals. kā Dievs dziedina. But today, Bet šodien we will talk about Mēs very runāsim important things. par ļoti svarīgām lietām. So, Abeba, Tāpēc, Abeba, tātad, what's in your understanding and from your viewpoint, what it Kas is to be a Christian? tavā izpratnē vispār ir un ko nozīmē būt kristietim? Yes, Jā. Christianity has been misunderstood Kristietība ir bijusi pārprasta. and it has been limited to different religions. Tā ir bijusi un tikusi limitēta no dažādām reliģijām. But if we just, think about the name, Bet ja mēs vienkārši padomājam par to pašu nosaukumu, Christianity means that a person who received Christ. tātad kristietība nozīmē personu, kura ir pieņēmusi Kristu. So he owns us. Tātad mēs piederam viņam. He bought us by his life. Viņš ir atpircis mūs caur savu dzīvi. So in 2 Corinthians Otrajā vēstulē 5:17, korintiešiem It says, 5:17 ir teikts, if anyone, ja kāds, jebkurš, ik viens is in Christ, ir Kristū, that person is a new person. šī persona ir jauna persona. The past is gone. Viss vecais ir bijis, pagātne ir prom. Something new has come. Kaut kas jauns ir sācies. This is very deep. Šis ir ļoti dziļi. And it speaks about Tas runā. life and death. Tas ir par dzīvību un nāvi. It speaks about Tas two runā. kingdoms. Par divām valstībām. And it speaks about Un tas runā two kind of people. par diva veida cilvēkiem. We know, all of us Visi no mums mēs labi zinām, as Christians, kā kristieši. God in the beginning, Pašā sākumā he created the universe. tātad Dievs radīja debesis un zemi Why did visumu. he create the universe? Kāpēc viņš radīja visumu? Because he has something inside of him. Jo viņā bija kaut kas. So all the galaxies we see today, Un viss tas, ko mēs redzam, rezultātu, ko redzam šodien, the thing we know, we don't know, lietas, ko mēs zinām vai nezinām, it was created for a reason. tas tika radīts ar mērķi un iemeslu. The main reason is God said,
Un galvenais iemesls ir tas, ka Dievs teica, that he ka want to viņš create vēlas species radīt sugas in his image savā līdzībā, to be like him. lai tas būtu kā viņš ir. So when he created the universe in 5 days, Tad, kad viņš radīja visumu 5 dienās, he said, let viņš us teica, tad nu mēs create man being. radīsim cilvēku. And he created man Un viņš and woman. radīja vīrieti un sievieti. We need to hear this one. Mums ir jāatdzird šo te Man and woman vīrieti un sievieti in his image, savā līdzībā. exactly like him, Tieši tādu, kāds viņš ir, to represent him on earth. kas reprezentē, parāda viņu šeit virs zemes. So man and woman are equally. Vīrietis un sieviete ir līdzvērtīgi. They are created in the Viņi image of ir God. radīti Dieva līdzībā. And God has blessed Dievs- equally to them. Vienlīdzīgi ir svētījis viņus. And he said, be fruitful Viņš teica, esiet augalīgi and fill the earth. un piepildiet zemi. And he said, Viņš rule teica, valdiet upon the creation. pār radību. So Tātad God created man Dievs radīja cilvēku, that he will live in lai human viņš being. dzīvotu viņu. Man and God will be one. Lai Dievs un cilvēks būtu viens vesels. So if we go and study the depths of Christianity, Ja mēs studējam un mācāmies kristietības dziļumus, human being was not temporary creation. cilvēks nebija domāts un radīts kā uz laiku izveidota būtne. God is eternal Dievs ir mūžīgs. and human being is also eternal. Cilvēciska būtne arī ir mūžīga. If we read in Ephesians chapter 1, Ja mēs lasām Efeziešiem 1. it nodaļu, says, blessed be God who created everything. svētīts lai Dievs, kurš ir visa radītājs, He blessed us with Viņš all mūs the spiritual ir blessings. svētīts ar visa veida garīgām svētībām Before the foundation of the earth. pirms pasaules radīšanas. And he, in different section in the Bible, Dažādās rakstuvietās Bībelē he chose each one of us before he created the universe. radījis un izraudzījies mūs pirms visums tika radīts. So where were we, human Tad, being? kur esam mēs kā cilvēki, We were in kā God. cilvēce? Mēs bijām Dievā, But he wanted to expand his kingdom. bet viņš vēlējās izplest savu valstību. In Psalm 115 115. psalmā, and 15 and 16, it says, 15. 16. heaven pantā, belongs to God. ir rakstīts, ka debesis pieder tam kungam, But Dievam, he gave earth to human being. bet zemi viņš ir devis cilvēku bērniem. So Tātad God just Dievs vienkārši created man tātad radīja cilvēku also on earth. arī šeit virs zemes. He breathed his spirit. Viņš ieelpoja savu garu viņā. In Hebraic, it says vayipach, like this. Ebrejiski ir šis te vārds. He came in to Viņš human being by himself. ienāca, ir rakstīts tātad, ka viņš ienāca cilvēkā, iemājoja. It was not only just like, Tas nebija vienkārši tā, like air or anything. kā gaisa pūsmiņa vai tam līdzīgi. God Tādā is veidā. spirit. Dievs ir gars, And he breathed in human being, dvēsā cilvēkā, his own spirit. pats savu garu. So his own spirit Tātad was viņa in paša man, gars bija cilvēkā. and he created the Un viņš body radīja- afterwards Radīja tātad, from the clay. no māla cilvēku, izveidoja. And this house is not we. Un šis nams neesam mēs. This is just Šis- temporary. Te vienkārši ir laicīgs ķermenis. But God Bet created us Dievs in his radīja image. mūs savā līdzībā un atveidā. That's our identity. Un tā ir mūsu identitāte. His DNA is in our DNA. Viņa DNS ir mūsu DNS. And that means he Tas owns nozīmē, us. ka mēs viņam piederam, But because of the fall of man, bet cilvēka krišanas dēļ. God is holy. Dievs ir svēts, And when man committed sin, kad cilvēks krita grēkā. God and his kingdom Dievs ar savu valstību left man atstāja cilvēku, and human being fall. un cilvēce krita. Terribly fall Ļoti briesmīgā veidā krita from the authority of God no Dieva autoritātes and from the life of God. un dzīves Dievā. It became a divorce. Tas tika izšķirts
But he sent his son Bet now, viņš sūtīja savu dēlu tagad, Jesus Christ. Jēzu Kristu, That means a savior. kas nozīmē glābēju. And Christ means is anointed. Kristus nozīmē svaidītais. He just died for all of us Viņš vienkārši mira mūsu visu dēļ, because he loved the world. jo viņš mīlēja pasauli. He really loves Viņš us. patiešām mūs mīl. And he opened the door again. Viņš atkal atvēra durvis. Anyone Jebkuram who ikvienam, believes in him kurš tic viņam, will come back to the original plan of God. tas atgriezīsies oriģinālajā Dieva plānā. So when Tāpēc, anyone lai receives kurš Jesus vien Christ, pieņem viņu kā Kristu savā dzīvē, receive, saņem, can you understand what Vai- receive means? spēj saprast, ko nozīmē You saņemt. open the door Tu of your atver heart durvis, savas sirds durvis, and you allow Christ to come in, ļauj Kristum ienākt tajā. and he Un becomes viņš kļūst- inside of us. Viņš ienāk mūsos. We become his Mēs house. kļūstam par viņa namu. So Christianity Tātad kristietība is when a person ir receives tad, Christ. kad persona pieņem Kristu It is called by his name. un tiek nosaukta viņa vārdā. And that means Tas great. nozīmē kaut ko varenu. The name above all other name. Tas nozīmē šo vārdu, kas ir vārds pāri visiem citiem vārdiem. The anointed name. Svaidītais vārds Jesus Jēzus. moves into that person tagad iemājo šajā cilvēkā, with personā, his kingdom, ar savu valstību, with everything what he ar has. visu nāk mūsos. So Christian, Tātad a kristietis, believer, ticīgais, can be one with God. var būt viens vesels ar Dievu. When somebody is in Christ, Kad kāds ir Kristū, Christ is so big. Kristus ir tik liels. He is the creator of the Viņš universe. ir visuma radītājs So he has un place autors. for each one of us. Un viņam ir vieta katram no mums. It's not we who carry him. Tie neesam mēs, kas viņu nesam. He carry us. Viņš nes mūs. So we live Tātad mēs dzīvojam his life. viņa dzīvi. We share Mēs dalāmies his character, ar viņa raksturu, his holiness, ar viņa his svētumu, righteousness, ar viņa taisnību, his love, ar viņa his mīlestību, power, ar viņa spēku, his kingdom. ar viņa We valstību. become his Mēs heir. kļūstam par viņa mantiniekiem. So to be a Tad, Christian lai būtu par kristieti, is the biggest miracle. tas ir lielākais brīnums, That can happen to any kas var human being. notikt ar katru cilvēku. When we Tad, kad human mēs, being fall from kad God, cilvēks atkrita no Dieva, man fall in the hand of the devil. cilvēks iekrita Sātana rokās. That's why we all Tāpēc have arī- been suffering with different kind of suffering. Mēs visi esam cietuši ar dažāda veida ciešanām. But when Bet we receive tad, kad Jesus mēs Christ pieņemam now, Jēzu Kristu, we move from mēs the power of the ārvācamies evil no ļaunā spēka to the power of the loving God. uz mīlošā Dieva We spēku. escape hell. Mēs izbēgam elli, We come back home to Mēs the Garden of Eden. atgriežamies mājās, ēdenes dārzā. And then we have to learn Un tad mums ir jāmācās, what is our identity. kas ir mūsu identitāte. Everything what we think, what we live, Viss, ko mēs domājam, kur mēs dzīvojam, we have to identify mums Jesus ir Christ. jāidentificē to visu ar Jēzu. And in his name, Un viņa vārdā we have to ask everything in the kingdom. mums viss ir jādara viņa valstībai. Everything is given to all of Un us. viss mums ir dots. And then we can Un tad continue mēs his varam work turpināt viņa darbu, to rule valdīt upon situation. par situācijām. For example, Piemēram, I testified in the previous episode. iepriekšējā raidījumā es jau I liecināju, prayed for es myself lūdzu pati par sevi. and I became free from all Un kinds es of kļuvu sickness. brīva no dažāda veida I slimībām. used the authority of Jesus Es Christ. pielietoju Jēzus Kristus autoritāti. He is inside of me Viņš ir manī. and nothing is impossible for me Man tad nekas nav neiespējams, because he owns everything. jo viņam pieder viss. And I am a shareholder with his kingdom. Un es dalos ar to, kuram pieder visa autoritāte un vara, Because God is eternal jo Dievs ir mūžīgs. and we have come into the eternal Un kingdom. mēs ienākam mūžīgā valstībā. And we don't need to live Un in mums nav yesterday. jādzīvo vairs vakardienā. We live every Mēs day dzīvojam katru dienu in a new dimension. jaunā dimensijā, Because sfērā, he says jo viņš saka, your life will be renewed every ka day. tava dzīve atjaunosies So what ikdienas. Christians
Christians need to know, Tātad, kas kristietim ir jāzina, it's not by the ka power, tas nav par kādu spēku, it's not by the flesh, tas nav par miesu, it's by the Holy Spirit. tas ir par svēto garu. It's the Spirit of Jesus Tas ir Jēzus gars, is given to all of us kas ir dots mums katram ikvienam, to lead us, lai mūs vadītu, to empower us, spēcinātu mūs, to take us lai pārņemtu mūs, to vadītu all the truth of the eternity. visā mūžības patiesībā, So we can live a lai life mēs of varam miracle dzīvot brīnumainu dzīvi. inside Christ. Kristu Jēzu, It is a life of kas ir dzīve, miracle. pilna ar brīnumiem, It's a life of transformation. pilna ar transformāciju un pārveidošanos, Non-stop. bez apstājas. We can grow Mēs in varam this augt reality. šajā realitātē. And Jesus says, Un Jēzus He saka, will know the truth. jūs atzīsiet He is patiesību, the truth. ka Viņš ir šī He is the patiesība, way. un Viņš ir He ceļš, is the life. un Viņš ir So dzīvība. Christian has Tātad to focus eyes kristiešiem on Christ, jāfokusējas uz Kristu on through the Word of God, caur Dieva vārdu, because the Word of God is Christ. jo Dieva vārds ir Kristus. So you live Tātad tu dzīvo a life of the supernatural pārdabisku dzīvi, by the power of the Holy Spirit, svētā gara spēkā, here and now. šeit un tagad. Amen. 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 That's true. And this Jā, is a amen. message Tā ir patiesība, un šī ir tā what vēsts, church needs here ko today, draudzē that šodien ir jādzird, it has been given authority. ka autoritāte mums ir dota. And we will talk a little bit Mēs more about authority Par šo autoritāti runāsim vēl soon. vēlāk, drīz. But Bet- what you would answer to Ko tu people, atbildētu cilvēkiem? those who say, Tie, kas saka, well, but nu jā, bet will I be like a toy in God's vai es hands? būšu Will I kā not decide rotaļlieta anything Dieva anymore? rokās, neko vairs pats No, you know, neizlemšu? because some people, Nu, saproti, jo dažreiz when they cilvēki hear saka, about kad viņi Christianity, dzird par kristietību, they hear deny viņi, yourself, dzird they aizliedz misunderstand sevi, un that, viņi pārprot and to. they think that Viņi maybe domā, ka varbūt they lose their viņi dreams, zaudē savus sapņus. they lose their, Varbūt viņi how zaudē, to say, kā lai to saka, emotions, emocijas, will. savu gribu, What you would say to someone tu who teiktu asks, kurš lūdz, will it kurš be jautā, over with me now? vai ar mani nu būs cauri, Yes. būs galā. In the Bible is Bībele. our what you call it, Ir mūsu, tā teikt, our roadmap. mūsu ceļa karte. Bible is the roadmap of a Bībele Christian. ir kristietības karte. Every word which is written in Katrs the Bible, vārds, kas rakstīts Bībelē, it is downloaded ir ielādēts by the power of God. Dieva spēkā. So Tātad the word of God, Dieva vārds it is the truth and the life. ir patiesība un dzīvība. It's a combination of Jesus and the Holy Spirit. Tā ir Jēzus un Svētā gara kombinācija. And God, we don't see him. Un Dievs, mēs viņu neredzam. So the believer has to live by faith. Ticīgajiem jādzīvo ticībā, A faith to the word of God. pēc Dieva vārda, ticības So the word uz of Dieva God vārdu. tells us Ko Dieva vārds tad mums saka? the person who doesn't have the Spirit of God, Persona, kurai nav Dieva gara, they don't know about God. viņi nezina. Tāda persona That's why nezina they par Dievu. said. Tāpēc arī Bībele What saka, they say, maybe are we like puppet? ka varbūt cilvēki tāpēc jautā, varbūt mēs esam kā rotaļlietas. No, you will never be a puppet. Nē, tu nekad nebūsi kā šī lelle, ja? You will be the Šim. supernatural creation. Bet tu būsi pārdabiska būtne. Tu nebūsi kāda You will live lelle. in freedom. Tu dzīvo brīvībā. You will live by choice. Tu dzīvo pēc savām izvēlēm, Because there are two jo kingdoms. ir divas valstības. There are two choices all the time. Ir visu laiku pastāvīgi divas izvēles. And if you are puppet, you cannot choose. Ja tu esi kā vadāma lelle, tu nevari izvēlēties. And every human being, Katrs cilvēks, what we are living, kurš mēs esam what dzīvs un manifests in dzīvojam, our life, kas vien manifestējas un parādās mūsu it is the dzīvē, result of our choice. tas ir mūsu izvēļu rezultāts. So when God Tātad, says, kad vien Dievs saka, there is life here ir dzīvība šeit, and there is death here. un šeit ir nāve, There is a devil here, ir sātans šajā vietā, there is God un here. šeit ir There Dievs. is a kingdom of God here Ir Dieva valstība, and the kingdom of the devil. un šeit ir sātana valstība. Choose. Izvēlies So if Tātad, you are choosing tu to do izvēlies. the wrong things, nepareizas lietas,
Nobody forces you. tevi nespiež to darīt. You have got a card of choice. Tu esi pieņēmis kaut kāda veida izvēli. You chose. Tu to pats esi But izvēlējies. many times, Un daudzas reizes, because of lack of knowledge, atziņas trūkuma dēļ, we may choose wrong. mēs izvēlamies nepareizi. We need to know the truth. Mums ir jāzina The patiesība. truth is Jesus Un Christ. patiesība ir Jēzus And the Kristus. truth is His Un word. patiesība ir, His word. patiesība ir viņa vārds. By hearing His word, Dzirdot viņa vārdu. and then we can just receive Un the tad mēs truth. vienkārši tad pieņemam arī viņa patiesību, dzirdot Receive viņa Jesus vārdu. Christ, Pieņemot Jēzu. and He loves you so much, Un viņš tevi mīl tik and He ļoti, sets us free. viņš mūs dara brīvus. Amen. That's true. Amen, šī So ir it's about patiesība. His Tātad Spirit tas ir par viņa garu, that is making everything ka šis padara visu alive. dzīvu. Yeah. And Tas then dara it's mūs not a dzīvus. dead Un religion. tā nav kāda mirusa Then reliģija. Christianity is not religion. Kristietība nav reliģija. Some fairy tales. Nav kādas Or, pasakas. yeah, vai tam something līdzīgi, jā. what men need to put some hope somewhere. Cilvēkam taču kaut kur jāliek sava Yeah, cerība. so Bet much changes when we choose daudzas Spirit of pārmaiņas God. nāk, kad mēs izraugamies, izvēlamies Dieva garu. Yeah, I absolutely agree what Es you said. absolūti piekrītu tam, ko tu Because teici. Jo we daily, even as a ikdienā, Christians, pat kā kristieši, we can choose. mēs varam izvēlēties. And when we receive Kad Christ, mēs pieņemam we Kristu, still choose mēs joprojām izvēlamies Him, viņu, or sometimes we vai choose reizēm mēs and izvēlamies do wrong un daram, decisions. pieņemam nepareizos And it's lēmumus. so un important tos to hear daram. him. Un šo tad ir ļoti svarīgi viņu dzirdēt. And to hear Him, Dzirdēt viņu. I believe it's very important also. Es arī ticu, ka šis ir We ļoti talked about svarīgi. this before, Par šo mēs esam runājuši about arī iepriekš. baptism of Holy Tātad Spirit. par svētā gara kristību runājot. Yeah. It was like also turning point Tas in your arī life. tavā dzīvē bija kā pagrieziena punkts. Could you please share about Vai tu it? lūdzu nepadalītos par šo? Um, Jā. our life is a mystery. Mūsu dzīve ir noslēpums. Human being is Cilvēciskā three different dimensions. būtne sastāv no 3 dažādām dimensijām. Everything what happens in us, Visas lietas, kas ar mums notiek, it is orchestrated from the unseen world. tas ir vadīts un virzīts no neredzamās pasaules. Either it's God who is doing that, Dievs šo dara, or the devil, vai Sātans to dara. depending on our choice. Atkarībā no mūsu izvēlēm. The unseen world Neredzamā pasaulē is very active ir ļoti aktīva through our choices. caur mūsu izvēlēm. So Tātad God is a spirit, Dievs ir gars, and we are spirit species. un mēs esam garīgas būtnes arī. And God has put Dievs body on us from the clay, from the earth. Dievs mūsu ķermeni ir izveidojis no māla, no zemes. And when He breathes Kad in His viņš breath, ielpoja savu garu mūsos, savu We elpu, be- dvēseli we mūsos, became a mēs living kļuvām soul. par dzīvu dvēseli. so human being is a Tātad- spirit. Cilvēciska būtne sastāv no gara, We have a soul, mums ir dvēsele, and we are living in a un body. mēs dzīvojam ķermenī, jeb So, miesā. our- Tātad our mūsu soul dvēsele Is conscious with ourself. ir tātad savienībā ar tātad, Self-centered. tātad centrēta uz sevi, mūsu būtība pati And kā our tāda. body is really, focused on material. Un mūsu ķermenis ir fokusēts uz materiālajām lietām. And our spirit is Mūsu God gars. focus. Ir fokusēts uz Dievu. So the spirit Tātad gars, that we receive through Jesus ko Christ, mēs saņemam caur Jēzu Kristu, when we receive that kad spirit, mēs pieņemam viņa we garu, become new creation. kļūstam par jaunu radību, We have changed everything. un mēs esam mainījuši it We visu. become the citizen of Mēs heaven, kļūstam par debesu valstības pilsoņiem, and we are redeemed. un mēs topam atpirkti. So we need to communicate with the Un spirit. mums ir jākomunicē ar garu. So in the new life, Tātad šajā jaunajā dzīvē, God even said in Dievs the Old Testament, saka, viņš ir rakstījis jaunajā derībā. in Zechariah 4, Tātad pirms jaunās derības Caharija grāmatā ir rakstīts, it's not by power, ka ne ar kādu spēku, or it's not by mighty,
ne ar kādu varu, but by my Spirit. bet ar manu garu. The Holy Spirit has been active from the beginning. Svētais gars ir bijis aktīvs jau no paša sākuma. So when God has reconnected us, Kad Dievs ir mūs atkal savienojis, apvienojis, it is the Holy Spirit who knows tas about ir, Him, Svētais gars ir tas, kas zina par viņu. and the Holy Spirit knows Svētais about us gars also. zina arī par mums. So God said, Tātad Dievs saka, I will give you my es Spirit. došu savu garu. He will empower you. Tas tevi stiprinās, He will lead you. viņš tevi vadīs, He will viņš guide tevi you. Vadīs He will visās teach you. lietās, mācīs tevi. And He will bring from me. Un viņš nesīs no manis, darīs zināmas lietas And no He will manis. tell you what to do. Un viņš tev pateiks, ko darīt. So when we receive tad, Jesus kad Christ, pieņem Jēzu Kristu, we are already dead from our past. mēs jau esam miruši mūsu pagātnē. So Tātad water baptism, ūdens kristība. that means it is an official funeral. Tās ir oficiālas bēres. It is not a ceremony. Tā nav ceremonija. We are declaring that I'm dead and now I am in the grave. Pasludinam, ka nu esmu mirstu sev un es tagad esmu kapā. Finish it about the past, the old person. Es esmu beidzis ar savu veco personu. And it is the Spirit of God that starts to work on us. Un tagad Dieva gars sāk darboties manī. And God says, Un Dievs saka, those who are led by the tie, Spirit, kas ir gara vadīti, they are the children of God. tie ir Dieva bērni. If we are led by our emotions, Ja mēs esam vadīti mūsu emocijās, by flesh, pēc mūsu miesas, we become disqualified mēs kļūstam diskvalificēti, to be the children of God. lai būtu Dieva bērni. And God says, Un Dievs saka, if you have ears to hear, lai tev ir ausis, kas dzird, hear what the Holy Spirit is saying, dzirdi, ko Svētais gars tev saka. individually and the church. Tu apmeklē savu draudzi. So Christianity Tātad kristietība. is all about the work of the Holy Tas Spirit. viss ir par Svētā gara darbu. How could we connect with the Kā Holy Spirit? mēs varam būt savienībā ar Svēto garu? By eating the food. Ēdot šo pārtiku. Our food is the Un word mūsu of God. pārtika, ēdiens ir Dieva vārds. Because God said, Jo Jesus Dievs said, saka, Jēzus teica, man should not live only by cilvēks food and nedzīvo water, tikai no maizes un ūdens viena, but by Bet every word no katra vārda, that comes out from kas His nāk mouth. no Dieva mutes. And those words, Un tad šie vārdi, half of it is the promise of God, puse no tiem ir Dieva and apsolījumi. half of it is the power of God, the power of the Holy Spirit. Puse no tā ir Svētā gara spēks. And Jesus Un said, Jēzus saka, if you abide in my ja tu word, paliec manos vārdos, and I abide in you, es palieku tevī. and Un, if you have my word, ja tev ir mani vārdi, you can ask tu whatever, vari lūgt, ko vien tu vēlies, and you receive it. un tu to saņemsi. So it is the Holy Tas Spirit, ir Svētais gars, by connecting with the word of God. kas savieno mūs ar Dieva vārdu. So baptism means, Tātad kristība nozīmē, water baptism is Ūdens just execution, kristība. just burying. ir of the vienkārši old person. kā mūsu miesiskās dzīves apbērēšana. Mēs to parādām. kā rīcību. Okay. And I mean, baptism is that Kristība, ko when we es receive Jesus Christ, Tad, pirmkārt, tad, kad tu pieņemi Jēzu kā glābēju, our life started to Mūsu be a dzīve spirit. sāk kļūt garīga. But when we are baptized in the Holy Bet Spirit, tad, kad mēs topam kristīti we svētajā are garā, immersing mēs in the Spirit. kļūstam pagremdēti. It is the Holy garā. Spirit who has to take over us. Tas ir svētais gars, kuram ir jāpārņem mūs. I'm sorry I cannot testify because we don't have time. I see it. Man žēl, ka man nav laika liecināt, jo mēs How I tātad became dodamies baptized. noslēgumu, tātad runājot par to, kā es tiku kristīta svētajā garā. What changes you experienced after you were baptized in Kādas spirit? izmaiņas tu piedzīvoji pēc kristības svētajā garā? Did you also experience something? Vai piedzīvoji arī kaut ko? You know, some people experience physically Piemēram, some reizēm cilvēki manifestation. piedzīvo kādas they shake. Or are manifestācijas hot, fiziski. Viņi kļūst karsti, How it was for drēbi, you? rīt. Kā bija tev? When I received Kad Jesus es Christ, pieņēmu Jēzu, it became another world. tā kļuva man kā cita pasaulē. The Holy Spirit inside of Svētais me gars, kas sāka dzīvot was manī, driving out all my pain, my izdina laukā visas Even manas spirits. sāpes, arī ļaunos garus, like spirit of fear, spirit Baiļu of garu. depression.
all these things. Visa veida tad ļaunos garus, And atraidījuma garu. it made me to be hungry more of God. Un tas darīja mani būt vairāk izsalkumā pēc Dieva. I start to focus more on the word of God. Es sāku fokusēties vēl vairāk uz Dieva vārdu. And I start to get Un es revelation. sāku saņemt atklāsmes. Revelation start to drop. Atklāsmes sāka kā līt, kā I piles. start to understand Es sāku saprast, what the word means. ko vārds vispār nozīmē. And I start to Un es sāku have his saprast. anointing. Par Dieva svaidījumu. And miracles start to happen Un brīnumi everywhere. sāka momentāli notikt. Yeah, thank you for sharing this. Paldies, ka tu dalījies ar šo. And there are people who are Christians, Ir cilvēki, kas ir kristieši, but they are not baptized bet in viņi spirit. nav garā kristītiem. Would you like to pray Vai for tu them? vēlētos aizlūgt par viņiem? Yes, I will. Thank you. Yeah. Okay. Hallelujah. Father God, Ja, Dievs Tēvs, you are our God. tu esi mūsu Dievs. You are our source of life. Tu esi mūsu dzīvības avots. You are the Spirit. Tu esi gars, And you give us un tu mums devi the biggest gift, vislielāko dāvanu, your Spirit, savu garu, to teach us, lai mācītu mūs, to anoint us, svaidītu mūs, to empower us, spēcinātu, stiprinātu mūs, to teach us, mācītu mūs and to guide our life. un vadītu mūsu dzīves. Father, I thank you. Tēvs, es tev pateicos, May you open the eyes of the people. lai tu atversi cilvēkiem acis, They cannot be baptized by their own. ka viņi nevar kristīt sevi paši vieni. They need to believe in you. Viņiem ir jātic tev, It's by your Spirit. jo tas ir ar tavu garu. They need to relax Viņiem ir jānomierinās, and jāatslābinās be in the Word of un God. jābūt Dieva vārdā. Father, I ask you Tēvs, today, es tev lūdzu šodien, if there is any hinder, ja ir kādi traucēkļi, unconfessed sins, neizsūdzēti grēki or bitterness, vai Father, rūgtums, Tēvs, these are barriers. šīs ir tās barjeras. Help them to forgive. Palīdzi viņiem piedot, Let them have humble heart. lai viņiem ir pazemīga sirds, Correct their life. lai viņi pielabo savas dzīves And ask you, un lūdzu, be hungry and thirsty after your Spirit. lai būtu izsalkuši un izslāpuši pēc tava gara, kungs. As you promised in Tā John kā- 7:37, Tā kā tu esi apsolījis Jāņa 7:37, you cried out loudly, tu sauci skaļā balsī, if anyone is thirsty, ja kādam slāpst, let him come to me. lai nāk un dzer, May you seek the face of the Lord lai tu meklē tā kunga vaigumu, like a deer tā kā briedis, panting for waters. kas sauc pēc ūdens, And may you open un lai tu atver the source of your well of spirit. sava gara akas avotu, As you promised, tā Father, kā tu esi apsolījis Tēvs, let the Spirit of God lai Dieva gars fill your children piepilda tavus bērnus, like rivers. kā upes, Baptize them, Father. kristī viņus Tēvs, Break any stronghold. salauz katru cietoksni, Take away from them any paņem barriers. no viņiem prom visas barjeras, Help them, Father, palīdzi viņiem Tēvs, just to pant after you. vienkārši saukt pēc tevis, And let your Spirit un today lai tavs gars viņus, come upon them gars nāk pār viņiem, like a fire. tā kā uguns, Burn out any kind of izdedzini sin. visus grēkus, Burn out any kind of izdedzina bondage. visa veida Melt out saistības, any kind of yoke. izdedzina visu katru jūgu, Or like water. kā ūdens. Give them, Father, satisfaction. Dod viņiem, kungs, šo te apmierinājumu. Come in the way you want to come Nāc tā, upon them. kā tu vēlies, tajā veidā, kā tu And let vēlies them nākt. receive their Lai viņi, rights, lai viņi pieņem, kungs, your Spirit, tavu garu sevī, as your children, tā kā tavi bērni, so that they will be led by the lai Spirit viņi varētu būt gara vadīti and live life of success un vadītu savu dzīvi veiksmīgu and can do and fulfill the call that you have called them. un piepildītu to aicinājumu, ko tu esi devis priekš katra viena, kungs. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. 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 Thank you, Abeba, for Paldies, sharing with Abeba, us. par to, ka tu dalies ar Sharing šo your visu knowledge ar and mums, your ar savu heart. Atziņu ar savu sirdi. We are very thankful. Mēs esam ļoti pateicīgi tev. Paldies, ka skatījos šo raidījumu. Thanks that you watched this program.
Esiet atvērtu sirdi uz So be Jēzu. with open heart from Jesus. Un, ja tu neesi vēl And redzējis If you iepriekšējo have not sēriju, seen the previous episode, kas mums bija ar Abebu, what we had together with Abeba šis te too, atjaunošanas un dziedināšanas restoration and healing, ceļš ar Jēzu, healing way with kur Jesus, tad uzzināsi plašāk par viņas dzīvi, where you will get know more about her own life. tad noskaties. So just watch this Paldies, ka episode. biji ar mums, Thank you that you have been with us, un tiksimies jau and nākamajās see you sērijās. next episodes. Paldies jums! Thanks to all of you. Slabu! Goodbye.